Tam jābūt kādam, ko es ļoti mīlu, lai atdod savu dzīvību. Citreiz vienam ir vienkāršāk. Es neuzskatu, ka es kaut kāds ļaundaris starp visiem esmu. Ok, un kas? Bet ja to visi dara, tad jau vienalga. Tādu veidu mīlestību nevar salīdzināt. Ko jūs saprotat ar vārdu mīlestība? Kas ir mīlestība? Tas ir, liekas, rūpes par cilvēku. Uztraukties par viņu, kā viņš jūtās. Kā viņam pagāja diena. Es nezinu. Man tā grūti atbildēt, jo mīlestība jau var dažādos veidos. Man liekas, mīlestība vairāk var izrādīt. Es domāju, ka tā ir saprašana viens ar otru, palīdzēšana, visu problēmu tā savienojumu, ar abi risina un izrunā visu. Jā. Es uzskatu to par ģimeni, par draugiem, arī vienotru saprašanu, jā. Tas ir ļoti plaša, tāda silta lietiņa, kuri ir apkārt tevi. Viņa tā, ka sfēra un tu apkārt. Tā iekšā tā ir sfēra, dzīvo. Un tas ir patiešām labi, tā ir īsta mīlestība. Ja mīlestība nav, tad slikti un viss. Es piekrītu tam, ko viņš teica. Es teiktu, mīlestība tā ir tāda ļoti universāla lieta varbūt. Bet arī ļoti individuāli tikpat daudz. Tāpēc, jā. Paši esat piedzīvojuši tādu mīlestību, ko jūs noraksturojāt? Kaut kāda veida, jā. Tā no vecākiem, tāpat no tuviem cilvēkiem jūtas kaut kā tāda siltuma. Tāpēc, jā, tā kā sajūta. Es jūtu no savas ģimenes loģiski, protams, tā jau tas ir pašsaprotam. Es teiktu arī no draugiem, bet tā kā savādāka veida mīlestība. Vairāk kaut kas uz brālības pusi, bet tas ir apmēram tajā pašā veidā. Un kāds ir tas veids, kā jūs visbiežāk piedzīvojat mīlestību? Biežākais veids, man liekas, būtu caur ģimeni. Es piedzīvoju mīlestību, jo man liekas, tā ir visstiprākā. To, man liekas, nevar ne ar kādu citu mīlestību salīdzināt. Tas varētu būt ļoti liels rūpes, jo manā skatījumā, ja tu vari būt ar savu otru pusīti kopā, noteikti tev var kaut kas slikts notikt, un ģimene vienmēr tev tāpatās pieņems, kāds tu esi. Bet man liekas, tādu veidu mīlestību nevar salīdzināt ne jebkuru citu. Tā kā domāt par citu cilvēku vajag. Kaut kādu veidu un darīt kaut ko priekš šitam cilvēkam. Tā tu vari to parādīt un viss diezgan mierīgi. Просто nevajag pazaudēt par to, ka cilvēks eksistē un viss. Manuprāt, labākais veids, kā izrādīt mīlestību, ir vienkārši būt pilnībā godīgam un komunicēt. Tā kā, ja kaut kas ir labi, tad pateikt to, ja nav arī pateikt. Tā ir, iejūtība, teiksim tā. Tu esi iejūtīgs, ja tu esi godīgs ar cilvēku un tu pavēries, tu izstāsti visu. Tāpēc, jā, es to tā vairāk skatītos. Kaut kādi interesanti joki priekš manis. Man parasti ir tad, kad mēs kaut kādas prikolus sakam, tas ir ēcīgi un tas vairāk patīk. Es nezinu, klātbūšana. Kad vienmēr tev blakus ir grūtos momentos un tā. Šeit arī var redzēt, kuram mīlestības valoda ir izteiktāka. Ļoti jauki. Paldies tiešām par jūsu atbildēm. Un, kā jūs uzskatāt, vai mīlestība arī ir veids, kas palīdz iziet cauri grūtībām? Es domāju, ka jā, bet ne visos gadījumos. Tā kā, es domāju, lielāko daļu jā. Es arī tieši tāpat noteikti, ka jā. Noteikti. Jo mīlestība tāpat savā ziņā dod kaut kādu savu veidu motivāciju, kaut ko darīt. Par to, ja tev dzīvē labi neiet un ir otrs cilvēks, kas tev atbalsta, tas ļoti palīdz īstenībā. Tagad tāds dziļš personīgs jautājums, tieši pieskaroties tam cilvēciskajai mīlestībai. Vai jūs būtu kādreiz gatavi atdot savu dzīvību par kādu citu cilvēku, kurš ir varbūt nokļuvis kādā nelaimē? Gan jau, ka jā. Es teiktu, tam jābūt kādam, ko es ļoti mīlu, lai atdod savu dzīvību. Pagaidām es tādu cilvēku vēl neesmu saticis. Ir tāds teiciens arī bieži vien teikt, diviem ir labāk nekā vienam. Ko jūs par to domājat? Kā kuru reizi. Tas ir atšķirībā, kāda situācija ir arī attiecībās vai ģimenē. Arī mīlestības ziņā, piemēram,
tu jau vari mīlēt, bet tu jau vari arī kaut kādas lietas, pieņemsim, tev pašam ir slikti, otram slikti, un tāpēc sanāk tā svārstība, ka tu it kā nezini, kā to izrādīt, to mīlestību, bet citreiz vienam ir vienkāršāk, tā kā ļoti daudz lietas tu dari savādāk, un kad tu esi ar otru cilvēku, tu atkal dari savādāk. Man liekas, mīlestība ir ļoti svarīga vispār dzīvē. Ja tādas nav, un ja tu pat mīlestību pret sevi nejūti, tad jau īsti arī nav tās motivācijas kaut ko darīt. Man ir bijis tāds periods, kad es vienkārši nemīlu sevi, es negribu kaut ko sasniegt vai kaut ko darīt, un es vienkārši sēžu vienā vietā katru dienu. Bet tad pieņemsim ar laiku, kad tu pats ar sevi pastrādā un tu jūti to mīlestību pret sevi, tu vari dot citam. Tādā veidā arī tu vari izveidot arī ļoti veselīgas attiecības. Ļoti daudz cilvēku uzskata, ka tieši tas lielais spēks un no kā nāk tā patiesā mīlestība ir no Dieva. Kā jūs to raugaties? Nu, es nezinu. Priekš manis ir tā mīlestība, ka tu pirmoreiz satiecies, tāds nervosies, un tad tur tās visas lietas, bet tas ne visiem ir. Daži varbūt mierīgi ir. Bet, tā lai ir ērti blakus, man tā liekas, ka tas ir tā vienkārši pašajūta, lai būtu labāk. Man nav komentārs, beig netic Dievam. Es baigi ilgi mācu reliģiju tēmu un visu to kristiānu ideju. Tā kā Dievs tur nav tik labs žekiņš, kurš prosti visu mīlis. Nē, viņš dod grūtinājumus cilvēkiem, viņš dažreiz traucē viņam, taisa kaut kādus vispār absurdus likumus. Man pašam es teiktu, ir dievticīga. Man viņa arī visu laiku tur kaut ko saka, lai Dievs ir ar tevi. Man ir jautājis, vai es tur esmu Bībeli lasījis. Viss kaut kas tāds. Es tā kā saprotu ideju, tas palīdz tā kā varbūt justies vairāk, tā kā, justies labāk, precīzāk. Ir tā kā tāds pienākums vai kaut kas tāds. Bet, nezinu, man tas nestrādā. Nezinu, man nav īsti mana lieta, tā kā reliģija. Es ticu, ka ir kaut kas virs mums visiem, ko mēs pat nevaram aptvert, bet, vai tas ir просто kaut kāds čalīts baltā halātā, kuru ķipa atdzīvināja, es nezinu. Noteikti, ka ir. Es viņam ticu, un es ticu to, ka viņš var jebkuram cilvēkam, kuram kaut vai iet grūti, tāpat savā veidā viņš iedod kaut kādu mīlestību. Vienkārši citreiz mēs paši to neredzam, cik kaut tā bišķīt mazumiņu viņš iedod, tu jau to ikdienā nepamani. Bet varbūt kaut vai saule uzspīd, tas iedod pozitīvu atmosfēru, nezinu, var pasēdēt. Tas tāpat savā ziņā, man liekas, ir no Dieva arī. Vai jums šķiet, ka tiešām cilvēks vienkārši radies šeit tāpat vien, vai ka ir tiešām bijis mīlošs radītājs, kas radījis savu tēlu līdzībā? Es nezinu. Tas ir iespējams. Man nav tieši, ka es teikšu jā, bet nav arī tieši, ka es teikšu nē. Pa vidu viņa. Kaut kas 50 uz 50. Jā. Es jau pat nezinu, tā kā uzzināsim kādu dienu varbūt. Un kā jums šķiet, vai šīs divas lietas ir savienojums Dievs un mīlestība? Varētu būt, jā. Jā, varētu. Kāpēc? Pārāk daudz sakarību šodien notiek. Jā. Tas ir ļoti interesanti. Jā, es pats neticu, ka ir sakritības, bet ka visam ir kaut kāds nolikts laiks un iemesls, kāpēc tā notiek, vai ne? Bet jūs ticat, kad tie cilvēki, kas tic reliģijai, teiksim, kristieši, paņemsim kristiešu šajā gadījumā, kad tas Jēzus, ka viņi tic, kad viņš patiešām ir bijis, dzīvojis to savu dzīvi. Mēs zinām, ka Jēzus eksistē, kā pats cilvēks, bet visi tie incidenti par vīnu, un ka viņš beidzot izgāja un ar viņu viss bija kinda chill un safe. Mēs par to patiešām nevaram zināt, jo pirmie riktīgi pieraksti par Jēzu sakās pēc 80 gadus pēc viņa nāves. Nevar būt, lai cilvēki tur kaut ko patiešām var saprast un uzzināt. Ja mēs zinām tāpat, ka viss kristniecība lieta iet no ebrejiem, ebreju reliģiju, tāpēc arī tas vairāk bija kā sekta uz tādiem brīdim. Nezinu īsti, tā kā literatūrā, tur ir mitoloģija un viss tās, tā jau ir tāda liela nozara tajā visā. Man liekas, tas jau vienkārši bija. Tie ir kultūras pēc, manuprāt, bet varbūt to visu uztvērt pavisam savādāk nekā bija domāts. Vai jūs zinat to faktu, ka pirmie kristieši, kas bija, viņi nomira asinsliecinieka nāves, kas nozīmē, ka viņi nomira aizstāvot savu ticību. Kā jūs domājat,
vai cilvēks būtu gatavs mirt par melu kādu? Jā, protams, nebija tik liela kultūrāla, nebija nekādu science un visu tos. Mēs neko nezinājām par tajām pasaulēm, tajā laikos cilvēki neko nezinājām. Tāpēc, protams, viņi gatavi bija ticēt, ņem vērā, ka moši kaut kādi narkotiķi, vēl kaut kas. Tā kā kopumā tur var būt tāds kišmižs. Mūsu laikos arī ir tādi cilvēki, tāpēc, kuri taisa terāktus un visu to. Arī tā var pateikt, ka viņi aizstāv savu reliģiju kaut kāda veida. Vai tu kādreiz savu paļāvību arī esi likusi uz Dievu, ka tev ir bijis grūtāks periods savā dzīvē un kāds izvērties ir tev? Man ir bijis, jā. Man ir bijis tā, kad es sēžu vienkārši domāju, es uzticos augstākiem spēkiem, es šobrīd necentīšos baigi ar tām domām sliktajām aizrauties un vienkārši kā Dievs darīs, kā man likteni iestādīs, tā arī es turpināšu. Es baigi tā neiesprings tiem notikumiem. Dievs tāpat lēma savu ceļu, kā mums dzīvē ies, un par to nav jādomā baigi. Mēs katrs esam kļūdījušies kādreiz savā dzīvē, vai piekrīt tam? Jā. Vai jūs uzskatāt, ka esat labs cilvēks? Jā. Vai dažos momentos? Labs un slikts. Tie divi termini, viņi neko nenozīmē. Tā kā tev jebkurš var pateikt, ka lieta X ir slikta, bet tāpēc, ka tas un tas un tas un lieta Y ir tāpēc labāka. Kamēr tev kāds cits cilvēks pateiks tieši to pašu, tikai otrādi. Vai nogalināt cilvēku ir labi? Vai nogalināt cilvēku, atkarībā, ko viņš izdarīs. Mūsu sabiedrība, mums vajag kaut kādu veidu kontrolēt cilvēkus, jo citādi būs galīgs trindēts, mēs nogalināsim viens otru un viss. Tad jau tomēr ir kaut kā labs un ļauns, ja tu pieminēji likumus. Tas ir tāpat subjektīvi. Jā, tas nav objektīvi, subjektīvi. Tas ir konkrēti subjektīvi. Tas ir no politika valstīm, jo dažādas valstis ir dažādas tie likumi un viss. Par zakšanu runājot, piemēram. Vai jūs esat dzīvē kādreiz kaut ko nozaguši? Jā. Jā. Vienreiz dzīvē. Un tas padarītu jūs par? Zagļiem, bet tas bija sadarēšana. Prikola pēc. Korporācijām var. Protams. Kā sauc cilvēks, kas zog? Cilvēks. Nē, tur ir tas ir tāds āķi jautājums. Ir vienkārši cilvēki, kas zog, un ir cilvēki, kuram ir problēma ar zakšanu. Bet varbūt ir iemesls, kāpēc viņš ir kleptomāns un zaglis. Viņš kaut kā jau nonāca līdz tai vietai, ne jau tāpat vien. Izlēma zakt. Ok, un kas? Bet ja to visi dara, tad jau vienalga. Ja tas ir normāli. Okay. Labi, pastīsimies uz nākamo punktu. Cik jūs melus esat pateikuši savā dzīves laikā, vai varat saskaitīt? Oi, ļoti daudz. Bezjēdzīgs jautājums. Bezjēdzīgs jautājums. Principā. Tiešām tā melot vajag. Daudz, ļoti daudz. Nu jau jūs būtu melīgi zagļi. Tas jau ir traki. Ok, mēs paskatījāmies tikai uz 2 punktiem. Paskatīsimies uz 3. Es ticu, ka jūs būsiet atklāti šajā, šis ir tāds nopietnāks. Vai jūs kādreiz esat skatījušies uz kādu cilvēku, šajā brīdī varbūt viens otru, un iekarojuši viņu savās domās daudz vairāk? Teiksim, pieņemsim seksuāli vai kā, vai kādreiz skatījušies pornogrāfiju? Nē. Nē. Man nav vārdu. Okay, jūs teicāt, ka jūs smeļat, tāpēc iespējams šajā jūs arī esat krituši. Ir vēl šādi 8 likumi. Tie. Vai jūs, jā, tev ir nojausma, par ko es runāju? Jā, kaut kādi sarakstīti veci likumi, kuri bija sarakstīti, ļoti sen. Mēs varam viņus pieņemt. Mēs varam prosti nepieņemt. Sabiedrība ļoti stipri mainījies ar tiem laikiem. Mums ir kaut kādas līdzīgas elementus, bet nē. Pie pašiem pamatiem var būt tikai. Tikai pie pašiem pamatiem. Tu vari to izmantot kaut kāda veida pamatu, kā pamatu. Bet viņu vajag konstruēt, pārtaisīt kaut kāda veida. Tur izdomāt jaunas lietas, un tad tas strādā. Mēs paskatījāmies uz morālo likumu, ko Dievs ir iedēstījis. Un, ja mēs tā paskatāmies cilvēciski, tad mēs zinām īstenībā, ka šie likumi ir ļoti loģiski un labi, pēc kuriem vadīties. Ja mēs zinām, ka melot nav labi, nozagt nav labi, vai ne? Jā.
Un mēs esam pārkāpuši tos. Un katrai lietai, ko mēs esam izdarījuši, ir īstenībā arī sava alga. Un vai jūs zinat, kāda ir grēka alga? Jo tas, ko jūs esat darījuši, tas ir grēks. Zakt, melot, tas ir grēks. Vai jūs zinat, kāda ir alga grēkam? Priekš manis ir, ja grēks ir, ja tu jūti pats par to, ka tu izdarīji kaut ko sliktu, un tev tas ir jāatvainojas, ir kaut kas jāizdara tā, lai labi. Bet tā nav kaut kas tam līdzīgi savādāk. Nu, es vienkārši vairāk uzskatu, ka ja tu izdarīsi kaut ko sliktu, tad tev karma atnāks atpakaļ, un tev būs, nezinu, tur 10 reizes sliktāk vai kaut kas tāds. Rodas jautājums, vai jūs vēl ar vienu esat labs cilvēks, paskatoties uz šiem punktiem? Jā, jo visi gandrīz tādi ir. Es neuzskatu, ka es kaut kāds ļaundaris starp visiem esmu. Jā, es uzskatu, esmu labs cilvēks, es neesmu neko. Es jau nemeloju par kaut ko ļoti traku, vai arī es neesmu zagusi neko tādu baigi dārgu vai kaut kas tāds. Paskatīsimies, piemēram, uz punktu zakt. Tas nav kaut kas traks. Es nozagu no mammas eiro, bet apzagt banku būtu traki. Jo tā ir lielāka naudas summa. Priekš manis no mammas nav, tas jau ir nežēlīgs grēks. Arī taisnība. Jā, es to saku kā piemēru, bet tas nemaina faktu, ka tu esi izdarījis un tas ir nepareizi. Jā, tur taisnība. Bet ka mēs visi esam īstenībā vienā maisā bijuši, mēs esam bijuši pārkāpēji, vai ne? Un Bībele ir diezgan tieša par to, grēka alga ir nāve, ne? Respektīvi, nošķirtība no Dieva. Un tas it kā varētu satraukt mūs tā kā, ja Dievs mūs tik ļoti mīl, kāpēc mēs esam nošķirti. Bet te ir tā atslēga, ka viņš sūtīja Jēzu Kristu, ka mēs atkal varējām atjaunot šīs attiecības caur Jēzu Kristu. Mums var būt pieeja pie Dieva. Un tas, man liekas, ir pats skaistākā mīlestība. Un arī tas, kā viņš ir aicinājis cilvēku dzīvot, kā jau tu iepriekš minēji, vai ne? Ka mēs parūpējamies par citu vajadzībām, ka mēs atbalstam. Tas ir tas, ko Dievs ir īstenībā iedēstījis, tas, ko viņš ir parādījis, kādai jābūt mīlestībai. Un ka ļoti daudz cilvēku īstenībā dzīvo pēc tāda principa, bet ne visi īstenībā pazīst to mīlestības radītāju. Tā kā es ticu, ka šajā dienā mēs to varējām iepazīstināt ar viņu, ka tas ir Jēzus Kristus, tas, kurš to lielāko mīlestību ir parādījis, un kāpēc pēc viņa mīlestības mēs varam balstīties un arī ņemt labu piemēru. Kā tev šķiet? Jā, noteikti vajag arī domāt un ticēt par Dievu, jo jebkurā gadījumā Dievs jums dos sliktus ceļus, un jūs kļūsiet stiprāki. Jebkurā gadījumā, vai tas slikts, vai tas ir labs, viņam ir jātic. Es ticu vairāk, ka nomirsim, vienkārši aprakst zemē un viss melns. Bet tu taču zini, ka cilvēks sastāv ne tikai no miesas, bet arī viņam ir emocijas un arī dvēsele, vai ne? Un arī gars. Jā, laikam, bet tas ir tā. Es domāju, pats tu ieliec zemē, viss varbūt tavs gars aiziet, tā kā nezinu, varbūt uz nākamo dzīvi, pieņemsim, atzīmes citā cilvēkā vai kaut kas tāds, bet tā vispār ir. No kurienes tev tādas domas ir? Es nezinu. Es nezinu, kaut kā vienkārši tā sanāca. Un ko jūs domājat par to? Vai tas būtu svarīgi, teiksim, saprast, ka ir radītājs kāds, ka tu esi grēcinieks, tas kļūdies kādreiz savā dzīvē un ka ir kāds, kas tevi tik ļoti mīl un atdevis dzīvi par tevi? Vai tas ir svarīgi, jūsuprāt? Es nezinu. Es uzskatu, ka īsti nē. Varbūt uz veciem gadiem, tad, kad tev varbūt kāds viens paliks vai divi, un tad tu cerēsi, lai viņš tevi tur mīl un visas tās lietas. Un tad tikai. Vai jūs zināt, kad jūs nomirsiet? Es zinu, ka es kaut kad nomiršu. Kaut kad, jā. Protams, kā tas jau būs ar laiku tikai redzams. Un kur ir tā garantija, ka nebūs par vēlu? Kur ir garantija, ka nebūs arī par ātru? Tā lieta, tāpēc. Un ja tomēr būtu Dievs, un tu uzticētos viņam, zinot, ka tā ir stabilitāte, ka tev ir apsolīta mūžīgā dzīvība ar Jēzu Kristu, nevis pazudināšanu un iešanu uz elli, vai tas tev nedotu mieru? Es īsti par to nedomāju, kur es būšu ellē vai pie Dieva. Tur nav atšķirības. Kur tikšu, tur tikšu. Ar laiku redzēšu, ko es būšu sadarījis, vai labu vai sliktu. Dievs ir tik mīlošs, ka viņš deva brīvo izvēli, vai tu to pieņem vai nē. Tāpēc paldies, ka tiešām jūs arī ieklausījāties, jaunieši. Paldies, ka tiešām atbildējāt arī šiem jautājumiem. Ļoti novērtējami. Vai jums ir kaut kas vēl sakāms? Nav. Nē, bet es ceru, ka man mamma redzēs YouTube. Jā, es savu mammu mīlu. Man nav par to kautrēties. Jā, čau, mamma. Es viņai pateikšu, lai paskatās obligāti. Vai ir tāds viena darbība, kas nāk prātā, varbūt tev nāks prātā, ko pēc kristietības, pēc Bībeles Dievs ir izdarījis, lai cilvēkiem nevajadzētu iet uz ēlu pēc nāves? Tur baiga sistēma bija, tu varētu aiziet uz baznīcu, tas bija pat, Vieglāk atbildi. Tur nav gara atbildi.
Nē. Nu, ko Dievs ir izdarījis? Nevis, kas tev jādara, bet ko viņš ir izdarījis. Dievs izdarījis. Piedot? Nu, tas ir viens. Nu, viņš cipa piedod. Kāpēc vai Dievs tev piedod? Nu, tāpēc, ka viņš visiem tā kā piedod beigās. Kāpēc? Vismaz tā saka. Nu, tāpēc, ka viņš visus mīl. Tas ir Jēzus visus mīl. Tas vairāk iet no Jēzu. Neko, nu pasauli viņš satājis. Nu, Viņš neatsūtīs savu dēlu Jēzu Kristu. nu, tas bija tāpat starp eņģeļiem. Tas nebija pats Dievs. Tāpēc es vairāk ticu, ka tas ir kaut kāda prosta enerģija. Možda divi enerģija, tā babāk un paradies kaut ko jauns. Tā kā vot šita visa mūsu pasaule. No kurienes radās enerģija? Ot, nezinu. Nezinu, ir kaut kādi lieli čuvaki. Jēzus nomira tā kā par cilvēces grēkiem. Vot tā lieta. Nu tā lieta. Jā. Pareizi. Jā, pareizi. Jū, vispār pazūd par šitu lietu. Tad var kaut kas, ko pārdomām. Nu, es Pēdējais. teikšu tā, man reliģija, nu, es neesmu reliģijas cilvēks. Es arī ne. Godīgi. Bet tu esi kristietis. Bet tā nav reliģija, tās attiecības ar Dievu. Nu, labi.